Cienīsim cilvēkus, kuri ir atnākuši laikā. Prieks redzēt gandrīz jau tuvamies pussimtam. Labi, sagaidīsim 100 un sāksim, ja? Labi, šovakar biznesa iespēja, kas ir pieejama ikvienam. Par ko šovakar būs runa? Par kādiem papildus ieņēmumiem, ja mēs runājam par biznesu un naudu. Vai tie ir papildus 100, 300 tūkstotis, varbūt pat 4000 eiro vai vairāk papildus jūsu pašreizējam ģimenes budžetam? Ja jums tas liekas interesanti, tad es aicinu tuvāko stundu neizslēgt telefonu un neizslēgt datoru, palikties ar mums, un es jums centīšos ļoti īsi, konspektīvi pastāstīt par vienu no šādām iespējām, kas manā uztverē dotā brīdī ir viena no vislabākajām, un galvenais, kad ir pieejama praktiski pilnīgi jebkuram cilvēkam. Iepazīsimies, mani sauc Dainis Nordmanis. Ja šeit ir cilvēki, kuri ir pirmo reizi, 58 gadi, pēc profesijas radioelektronikas inženieris, visu mūžu dzīvoju Latvijā. Līdz 2020. gadam, kā lielākā daļa no mums, strādāju algotu darbu, un kopš 20. gada decembra ir pastāvīgs darbs tikai Zinzino. Šeit varat noskanēt QR kodiņu, būšu priecīgs jauniem draugiem Facebook, Instagram. Varat apmeklēt YouTube kanālu, kur ir ļoti daudz interesantu materiālu par mūsu šodienas tēmu. Labi, ķersimies pie lietas. Zinzino ir globāls tiešās pārdošanas uzņēmums no Skandināvijas. Dibināts 2005. gadā, tātad kompānijai ir jau 20 gadi, un tas ir ļoti būtisks fakts, jo šo 20 gadu laikā ir bijušas divas diezgan nopietnas finanšu krīzes. Kompānija viņām ir kā kuģis stabili izpeldējis cauri, un kādi ir šie finansu dati un panākumi, to es jums parādīšu vēlāk. Tas ir starptautisks zinātnisks projekts, kas vērsts uz veselību un uzņēmējdarbību. Dotā brīdī kompānija strādā vairāk kā 45 atvērtos tirgos. Tas ir 45 valsts, kurās visa kompānijas darbība juridiski ir noformēta, reģistrēta, visi mūsu piedāvājuma produkti arī ir izgājuši visas konkrētās valsts reģistrācijas. Jauni tirgi mūsu piedāvājumā tiek pievienoti katru gadu, un labā ziņa, ka principā produktu piegāde mazliet šaurākā sortimentā ir pieejama praktiski par visu pasauli. Reģionālie biroji un loģistikas centri, kā jūs redzat, arī ir izvietoti pa visu pasauli. Tas nozīmē, ka mēs varam praktiski jebkurā zemeslodes nostūrī ļoti operatīvi piegādāt mūsu klientiem viņu izvēlētos pasūtījumus. Zinzino ir publiska kompānija. Viņa kotējās Nasdaq biržā, kas ir ļoti būtisks fakts. Tie, kas ir saistīti ar finansēm, zina, ka tas ir ļoti nopietns process kotēt kompāniju biržā. Tas nozīmē, visas kompānijas finanses ir 100% caurspīdīgas, pārskatāmas, visi kvartālā, ikgadējā pārskati, atskaites ir publiski brīvi pieejamas. Ik viens var iepazīties, tā teikt, ar kompāniju no iekšpuses, kas tad darās mūsu finanšu lauciņā. Un ik viens var kļūt par uzņēmuma līdziepašnieku, jo Zinzino ir viena no principā nedaudzajām kompānijām, kura arī maksā dividendes. Es domāju, ka arī šodien šeit, šajā zūmā, ir cilvēki, akciju īpašnieki. Apsveicu 5. jūnijā, mēs gaidām kārtējo ikgadējo dividenžu izmaksu. Tātad globālo problēma, kuru risina kompānija Zinzino. Zinzino risina fundamentālu veselības pasliktināšanās problēmu šūnu līmenī, ko izraisa mūsdienu dzīvesveids un uzturs. Pamats tam visam kā rezultāts ir kroniski latenti iekaisuma procesi, kas rodas dažādu iemeslu dēļ, un te ir daži no šiem iemesliem, ar kuru kompānija Zinzino strādā.
Augstskābju nelīdzsvarotība, augsts omega-6 līmenis, zems omega-3 līmenis, uzturvielu, antioksidantu trūkums mūsu ikdienas pārtikā, tātad mūsu organismā, traucētu zarnu trakta mikrobioma darbība un sistēmisks stress un nogurums. Tas viss izraisa hronisko slimību pieaugumu pasaulē, sirds un asinsvadu slimības, cukura diabēta, aptaukošanos, depresiju, kognitīvos traucējumus un dažādus autoimūnos procesus. Zinzino piedāvā šam visam zinātniski pamatotu risinājumu. Tie ir personalizēti testi, tātad tās ir sausā asins parauga analīzes. Tie ir funkcionāli produkti, kas atjauno augstskābju līdzsvaru, zarnu mikrobiomu, imunitāti un arī šīs pašas kognitīvās funkcijas. Un Zinzino pārstāv jaunu virzienu, kas saucās pārtikas farmakoloģija, tātad uzturs, kas ir pamatots uz katra cilvēka individuāliem testiem, uz individuālām analīzēm. Es gribētu nosaukt Zinzino par zinātnisku projektu, jo aiz mums stāv ļoti nopietna zinātniska konsultatīvā padome. Tie ir pilnīgi reāli cilvēki, reāli zinātnieki, ar kuriem mēs klātienē arī katru gadu vismaz pāris reizes gadā tiekamies. Un šie zinātniskā konsultatīvā padome ir izstrādājusi savā kategorijā labākos farmaceitiskos uztura produktus un testa metodi, kas izslēdz minējumus par veselīgu dzīvesveidu. Mēs testējam nevis uz minējumiem, uz solījumiem, balstām savu piedāvājumu mūsu klientiem. Tie ir patentēti produkti. Zinzino ir pašiem sava ražošana, Fauna Pharma, rūpnīca Norvēģijā, Bioaktīvu Foods, pētniecības un izstrādes kompānija. Lai mēs saprastu, cik tas ir nopietni, šīs zinātniskās padomes vadītājs ir dr. Pauls Kleitons, un viņš ir nominēts kā viens no top 100 pasaules uztura zinātniekiem. Šāds tas zinātniskais spēks stāv aiz visa tā, ko dara un piedāvā Zinzino. Ko mūsu zinātnieki ir sapratuši? Ir mainījusies mūsu pārtika un ir mainījusies attiecības starp omega-6 un omega-3 augstskābēm mūsu uzturā. Un te es gribu pieskarties tādam mazliet vēsturiskam atskatam, kad ģenētiski mūsu ķermenis ir būvēts tā, ka šīm divām augstskābēm būtu jābūt balansā 1:1. Agrāk mēs ēdām dabiski augušu, izaudzētu īstu pārtiku, un šī pārtika nodrošināja šo divu neaizvietojamo augstskābju balansu. Zinātne saka, ka tā drošā robeža, kad mūsu organisms ir spējīgs vēl pilnvērtīgi darboties, tā ir attiecība 3:1. Tas nozīmē, ka katru dienu tiek apēstas 3 porcijas omega-6, jeb visa virzemes pārtika, un vismaz 1 porcija omega-3 jūras produktu. Ap 60. gadiem pagājušajā gadsimtā, es gribētu teikt, 80. gadu beigās Latvijā notika šis pagrieziena punkts, kad mūsu izvēlē tika piedāvāta tā saucamā industriāli ražotā pārtika. Cilvēku veidota pārtika ar mērķi izaudzēt ātrāk, vairāk, lētāk, efektīvāk. Rezultātā, kā jau es teicu, 60. gados Eiropā, 80. gadu beigās Latvijā notika šis pagrieziena punkts, un šī attiecība starp šīm divām augstskābēm ir dramatiski mainījusies. Dotā brīdī Eiropas vidējais rādītājs ir disbalans 15:1, Amerikā 25:1, un kā mēs redzam no testu rezultātiem, principā ar katru gadu šis balans palielinās. Tas nozīmē, šīs pārtikas izvēles un pārtikas piedāvājums ar katru gadu, diemžēl, kļūst aizvien bēdīgāks un bēdīgāks. Kāpēc šis balans ir svarīgs? Tik svarīgs, ka ļoti nopietna kompānija ar ļoti nopietnu zinātnisko bāzi ir pievērsusies tam un veido uz šī pamata savu darbību. Nav noslēpums, ka mēs visi sastāvam no šūnām, un mūsu šūnu membrānas tiek veidotas pamatā no šīm divām neaizvietojamajām augstskābēm. Ja mūsu balans ir tāds, kā daba to ir paredzējusi, 1:1, tad mūsu šūnu membrānas ir elastīgas, caurlaidīgas, uzturvielas, viegli iekļūst šūnā iekšā, visas sārņvielas viegli no šūnas tiek izvadītas laukā. Šūna ir tīra, paēdus, sakārtot tā, kā daba to ir paredzējusi. Tā ir noturīga vide pret iekaisumu procesiem. Ja mēs
Mūsu pārtikā esam katru dienu apēduši šo omega 6, teiksim, 15 reizes vairāk, jeb citādi disbalansā. Mēs iegūstam rezultātā cietu, neelastīgu, necaurlaidīgu šūnas membrānu. Uzturvielas ļoti lēni, nepilnīgi tiek šūnā iekšā, visas atkritumvielas, sāņvielas, tāpat tās nepilnīgi lēni tiek no šūnas izvadītas ārā. Rezultātā mēs iegūstam savā ķermenī iekaisuma procesus izraisošu vidi, kas pēc tam jau var rezultēties ar šīm tā saucamajām dzīvesveida saslimšanām, kuras aizvien vairāk un vairāk dominē, diemžēl, mūsu ikdienā. Ja mēs domājam, jā, droši vien, kad man ir vajadzīgs līdzsvars, tad ir, protams, jautājums, kā tad noteikt un kā uzzināt, vai jūs un jūsu potenciālie klienti, vai viņi ir šajā līdzsvarā, vai viņi peld virs ūdens, vai viņi slīg šajā kroniskā iekaisuma procesā. Zinzino sadarbojas ar neatkarīgu pētījumu laboratoriju, Vitas Analytical Service, tā ir laboratorija Oslo. Šeit jūs redzat tikai dažus viņu sadarbības partnerus - Stanfordas, Harvardas, Kembridžas, Oksfordas universitātes un tā tālāk. Zinzino arī ir tikai viens no šīs laboratorijas klientiem. Un šī laboratorija ir sagatavojusi priekš mums individuālu, anonīmu, sausā asins parauga testu. Tas ir komplektiņš šādā te vienkāršā kastītē, kurā ir viss nepieciešamais, lai mēs varētu mājas apstākļos, nestāvot laboratorijas rindā, mājas apstākļos sev vēlamā ērtā laikā, paņemt no pirksta dažas asins pilas, nožāvēt un ar parasto pastu aizsūtīt jau uz laboratoriju uz izmeklējumiem. Un vidēji 2-3 nedēļu laikā mēs internetu portālā saņemam jau detalizētu ziņojumu jūsu izvēlētā valodā uz 21 lapas puses ar ļoti būtiskiem rādītājiem, kas rāda to, kāds tas stāvoklis ir manā organismā attiecībā uz kroniskā iekaisuma procesiem. Te ir ļoti daudz dažādi parametri, bet par to mēs runājam sīkāk, smalkāk mūsu ceturtdienas veselības koncepcijas lekcijās. Uz šo dienu mēs esam izanalizējuši 1,408,000 šādu te taukskābju testu. Diezgan liels daudzums. Ja mēs skatāmies uz šo kopējo statistiku, tad mēs redzam, ka praktiski 97% cilvēku visā pasaulē šobrīd šo testu neiztur. Viņi ir disbalansā, tātad viņi dzīvo savās potenciālās veselības problēmās. Ja mēs paskatāmies mazliet detalizētāk uz Eiropas rādītājiem, mēs dzīvojam Eiropā, tad mēs redzam, ka tikai 5% Eiropas iedzīvotāju ir šajā balansā 3-1, bet interesantākais parametrs šeit ir tas, ka 20% no šiem 1,4 miljoniem cilvēku ir tie, kas jau ir ikdienas režīmā lietojuši kaut kādus omega-3 uzturpiedevus. Tātad cilvēki ir apzinīgi piegājuši pie savas veselības, viņi ir tērējuši naudu, iespējams, ilgā laika posmā, un viņi redz, ka viņu vidējais balans ir 7-1. Tas mums parāda to, ka, diemžēl, tie produkti, kas dotā brīdī ir pieejami tirgū, brīvā pārdošanā, viņi nav efektīvi. Iespējams, viņi ir labi pārdošanai, labi mārketingam, bet reālu labumu cilvēku veselībai viņi iedot nevar. Un tātad arī, ja mēs skatāmies uz kopējo Eiropas potenciālu, 95% Eiropas iedzīvotāji praktiski ir mūsu potenciālie klienti. Zinzino saka, ka mēs varam atjaunot jūsu organisma balansu 120 dienu laikā. Mēs runājam par 4 mēnešiem, tāpēc, ka tas ir sarkano asins ķermenīšu eritrocītu dzīves cikls. 4 mēnešu laikā visas asins manā organismā ir nomainījušās, un ja es esmu katru dienu savu uzturu papildinājis ar tiešām efektīvu omega-3 avotu, pēc 4 mēnešiem mēs varam nomērīt, kā tas, ko es esmu darījis, ar ko es esmu savu uzturu papildinājis, cik viņš ir reāli iedarbīgs, kā viņš darbojas konkrēta cilvēka organismam. Kā rāda statistika, 95% gadījumu zinzīlo un balansu produktu lietotājiem pēc šiem 4 mēnešiem
attiecība ir gandrīz 3:1 vai pat labāka. Kā mēs to dabūjām gatavu? Jā, aptiekā ir nopērkams ļoti liels daudzums dažādu omega-3 uzturu bagātinātāju. Kāpēc šis te zinzīno pudelīte darbojās un testi parāda, ka tas tiešām tā ir taisnība? Tas, kas ir šajā balansēļas pudelītē, mēs viņu nesaucam par zivjēļu, mēs viņu saucam par balansēļu, jo šīs pudelītes saturs principā vairāk līdzinās īstai savvaļā noķertai treknai zivī. Zinzīno ir atkārtojis dabas formulu, un šeit omega-3 ir stabilizēta ar dabas dotu īsto stabilizatoru polifenoliem. Dabā omega-3 vienmēr ir kopā ar polifenoliem. Un jāzina viens būtisks fakts, ka omega-3 ir ļoti nestabila viela, viņa ļoti ātri oksidējās, bojājās. Un tāpēc tajā ražošanas procesā, kad no šīs zivs tiek iegūta šī zivju eļļa, attīrīta no visiem smagiem metāliem, no visiem piesārņojumiem, viņa paliek tīra, sterila omega-3, kura atkal ir vajadzīga stabilizēt, lai viņi nesabojātos vai nu pudelītē, vai nu kapsulā, vienalga kādā formātā viņa tiek cilvēkiem piedāvāta. Zinzīno ir atkārtojis šo dabas formulu, un šī dabas formula tiešām dod rezultātus. Šeit es gribu atsaukties uz Zviedru kompānijas Sintef jau pirms laba laika veiktu pētījumu. Šeit nav minēti konkrēti brendi, bet šajā tabulā jūs redzat laiku, cik ilgi omega-3 nonākot mūsu organismā ir dzīva un aktīva, jeb omega-3 šis te stabilitātes laiks. Un šie pirmie 3 stabiņi, sarkanais, dzeltenais, zaļais, tas dotā brīdī ir 100% viss, ko jūs varat nopirkt aptiekās, pasūtīt caur internetu no e-herb un tā tālāk. Visi šie omega-3 uzturu bagātinātāji tiek stabilizēti vai nu ar E-vitamīnu, jeb citā vārdā alfa-tokoferoliem, vai ar astaksantīnu. Un pētījums rāda, ka dzīves ilgums šādai kombinācijai maksimums ir apmēram 16 stundas. Un vienīgā dabas dotā formula, kad omega-3 ir stabilizēta ar polifenoliem, mēs redzam, ka tas dzīves ilgums ir līdz 35 stundām. Tas ir tas, kas ir šajā te zinzīno balansēļas pudelītē. Rezultāti nonākot balansā un dzīvojot normālā balansā, šīs ir 18 veselības norādes, ko ir apstiprinājusi Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde. Normāla smadzeņu darbība, normāla sirdsdarbība, imunitāte, zobi, normāls asinsspiediens, oksidatīvais stress un tā tālāk. Jūs redzat paši ļoti daudz punktus, kas varētu būt varbūt kādam no jums saistoši. Omega-3 tāds nav produkts, ko mēs lietojam kampaņveidīgi kaut kādu laika periodu. Mums ir jāsaprot, ka pārtika ir mainījusies, un ja mēs ar pārtiku nevaram nodrošināt šo normālo balansu, mums viņš ir jālieto, jāēd šī šķidrā zivs, principā katru dienu. Omega-3 ir nepieciešama ikvienā dzīves posmā, no maza bērna pat brīdī, kad tas bērniņš vēl ir mammas vēderā, līdz sirmam vecumam. Mums ir katru dienu jānotur šis nepieciešamais omega-3 daudzums. Tas, ko piedāvā zinzīno, tātad zinzīno piedāvā veselu veselības protokolu, kas sevī ietver ļoti kompleksu pieeju vispārējai organismu nostiprināšanai. Ir vairāki soļi. Pirmais solis ir šis pamats balanss mūsu šūnu līmenī. Otrais solis ir atjaunot pilnvērtīgu zarnu trakta darbību, un tad, kad tas ir padarīts, mēs jau varam pielikt klāt jau vitamīnus, minerālu vielas un visu pārējo nepieciešamo, lai justos labi un kvalitatīvi. Ja mēs skatāmies no biznesa viedokļa, šeit jūs redzat zinzīno piedāvājumu. Viņš nav liels, bet visi šie produkti ir būvēti tā, ka viņi viens otru papildina un dara konkrētas lietas, bet vislabāk, ja to dara visu šo veselības protokolu kopā. Mums ir 3 dažādi sausā asins paraugu testi. Jūs redzat, mums ir vesela līnija ar balansu uzturu bagātinātājiem, dažādas balansēļas, dažādām dzīves situācijām, ceļojumiem. Šī balansēļa ir pieejama arī
kapsulās, imunitātes atjaunošanai un zarnu veselībai. Apgūt šo produktu klāstu un piedāvājumu principā var jebkurš cilvēks, un tas ir ļoti vienkārši iemācīties saprast, izprast, kā tas darbojas, un par to pastāstīt citiem cilvēkiem. Visi Zinzino produkti ir reģistrēti visās valstīs, kurās kompānija strādā. Šeit jūs redzat visus certifikātus. Mums ir arī GMP certifikāts, augstākās kvalitātes ražošanas certifikāts, kurš pamatā tiek piemērots zāļu ražošanā. Uztura bagātinātājiem nav prasība pēc GMP certifikāta. Mums šāds ir. Mums ir arī Informed Choice certifikāts, kas nozīmē, ka Zinzino produktus var lietot un lieto ļoti daudzi pasaules līmeņa profesionālie sportisti. Šeit jūs redzat tikai dažus no tiem. Runājot tālāk par biznesa potenciālu, mēs redzam, ka uz testu rezultātiem balstītais uzturs palēnām kļūst par ļoti spēcīgu globālu trendu. Ja mēs paskatāmies uz datiem, globālais uztura bagātinātāju tirgus 23. gadā sasniedza 167 miljārdus dolāru, un eksperti prognozē, ka līdz 28. gadam tas sasniegs 239 miljārdus ASV dolāru. Lielākā daļa cilvēku nezin, vai viņu lietotie uztura bagātinātāji tiešām darbojās. 1 miljards cilvēku lieto kaut kādus uzturbagātinātājus un vitamīnus, no tiem 500 miljoni lieto kaut kādus omega-3 piedevas. Pasaules veselības organizācija saka, ka 6,3 miljardiem cilvēku ir šis omega-3 deficīts, un no viņiem mazāk nekā 0,2% ir veikuši testu, lai noskaidrotu savu omega-6, omega-3 līmeņu attiecību. Un kā jau mēs redzējām iepriekš, Zinzino uz doto brīdi ir veicis vairāk nekā 1,4 miljonus šādu testu, un rezultāti ir, ka 97% gadījumu šie cilvēki šo testu neiztur. Un 95% gadījumu Zinzino balansu produktu lietotājiem pēc 4 mēnešiem jau šis tests ir pozitīvs. Tā kā mums ir instruments, ar kuru mēs tiešām varam reāli nomērīt cilvēku pirms, nomērīt cilvēku pēc produktu lietošanas, saprast to dinamiku. Mums ir uz pierādījumiem balstīts piedāvājums mūsu klientiem. Kā darbojās šis bizness? Darba modelis ir elektroniskā komercija. Mēs strādājam ar individuāliem biznesa partneriem. Mēs visi esam neatkarīgie biznesa partneri uzņēmumā Zinzino un veidojam savu lokālu vai starptautisku cilvēku komandu ar cilvēkiem, kas arī interesējās par veselību un uzturu. Jūs, kā jaunais biznesa partneris, saņemat tiesības, es to nosauktu pēc franšīzes principa, piedāvāt Zinzino produktus un pakalpojumus. Un jūs saņemat arī tiesības nodot šādu pašu franšīzi citām personām un saņemt noteiktu procentu no kopējā preču apgrozījuma. Ko jūs iegūstat, kļūstot par Zinzino biznesa partneri? Savs tiešsaistes interneta veikals, kas strādā 24/7 visā pasaulē. No jebkuras pasaules malas, no jebkuras pasaules valsts cilvēks var jūsu interneta veikalā veikt pirkumus. Dažādi norēķini, dažādās valūtās, dažādās valstīs, viss ir sakārtots, viss ir nodrošināts. Tie ir unikāli produkti ar pierādāmu iedarbību, strauji augoša nozare, kā mēs redzējām no prognozēm, 97%, ko liecina dotā brīža testu statistika, 97% ir nepieciešams mūsu piedāvājums. Tās ir pārskatāmas, regulāras izmaksas katru nedēļu, tas viss ir legāli. Kompānija ir oficiāli, legāli reģistrēta visās valstīs, kurās viņa darbojās, un, protams, katrs partneris maksā nodokļus saskaņā ar savas valsts likumiem. Tas ir darbs no mājām, iespēja strādāt paralēli esošajam darbam, un principā nav nekādu risku, jebko pazaudēt, uzsākot šo biznesu. Pamatā biznesa modelim ir būtisks fakts, mēs neiepērkam produktus realizācijai. Mēs neveidojam savās mājās noliktavas
Ar uzkrājumiem mēs nepieskaramies mūsu klientu naudai. Mēs tikai reģistrējam mūsu klientus internetu veikalā, viņi paši veic apmaksu un kompānija viņiem piegādā viņu izvēlētos pasūtījumus. Mūsu uzdevums ir tikai dalīties ar informāciju un savu pieredzi. Tātad, ko mēs darām? Mēs veicam testu, sākotnēji jau paši sev, lietojam produktus, tiekamies ar cilvēkiem un dalāmies ar savu pieredzi un savu personīgo attieksmi. Rezultātā mēs iegūstam jaunus produktu lietotājus vai jaunus biznesa partnerus. Sākam pelnīt jau ar pašu pirmo reģistrēto klientu. Kā tad uzsākt? Ļoti vienkārši. Zinzino biznesu jūs varat uzsākt pa mobilā telefona cenu. Zinzino definē divus dažādus tirgus veidus. Ir atvērtie tirgi, kā es teicu, vairāk kā 45 valstis pasaulē, kur ir veikts visas reģistrācijas, kur ir pieejams viss mūsu produktu piedāvājums. Un ir tā saucamie pasaules tirgi, kuros šis sortiments ir šaurāks. Tātad balansēļi, balans testi un sejas serums, kosmētiskās līnijas produkts. Ja mēs skatāmies tātad uz atvērtiem tirgiem - Latvija, Eiropa, Amerika un tā tālāk, visas lielās valstis, kā jau es teicu, pa mobilā telefona cenu. Ja jūsu potenciālais cilvēks, ar kuru jūs vēlaties sarunāties, vai jūs paši domājat, vai es to varu atļauties, ja jums ir mobilais telefons, smartphones, jūs redzat, ka, lai uzsāktu šo biznesu, cenas ir šeit, ir tikai divi komplekti parādīti no 319 līdz 1169 eiro. Ja mēs skatāmies uz ilglaicīgu biznesa attīstību, tad principā nav nekāda starpība, ar kādu partneru komplektu jūs sākat. Jūs vienkārši nopērkat produktu savai lietošanai, lai iegūtu savu pirmo pieredzi. Ilglaicīgai biznesam nav starpības. Nopelnīt var gan ar vienu, gan ar otru, bet es ieteiktu pievērst uzmanību šim it kā dārgākajam Ultimate Partner Kit. 1169 eiro, un tā ir vienīgā reize, kad mēs kā biznesa partneri varam nopirkt ļoti lielu produktu daudzumu ar 66% atlaidi. Tātad mēs saņemam produktus gan arī 3500 eiro vērtībā. Bet būtiskākais ir tas, ka darbojās speciāla naudas atmaksas kampaņa. Un, ja jūs biznesu sākat ar šo lielo komplektu, tad, ja jums gada laikā ir 25 aktīvi klienti, tur ir jāizpild noteiktas kvalifikācijas, to visi mūsu partneri zina, kā to izdarīt. Jūs esat krietni paguvuši pa gadu nopelnīt, un 13. mēnesī šis jūsu sākotnējais ieguldījums tiek atgriezts atpakaļ jūsu kontā. Kompānija pasaka paldies, jūs esat uzticējušies, iedevuši mums, tā teikt, nolikuši Zinzino depozītā 1169, uzsākuši biznesu, saņēmuši lielu produktu daudzumu, un jums šis sākotnējais ieguldījums tiek atgriezts atpakaļ. Nav iespējas neko pazaudēt. Un globālajos tirgos, ja mēs skatāmies uz potenciāliem partneriem, vai jūs dzīvojat, teiksim, Brazīlijā, Kazahstānā vai kur citur, ja, tad šis slieksnis, lai uzsāktu šo biznesu, ir vēl zemāks, no $96 līdz $388. Atkal komisiju plāns, iespēja darboties, strādāt un pelnīt visiem ir pilnīgi vienādi. Ir divi varianti sadarbībai ar Zinzino. Pirmais variants, kad mēs strādājam tikai ar saviem klientiem, kas principā ir klasisks tiešās tirdzniecības modelis. Zinzino izpratnē viens klients ir viens kāda produkta abonements. Tātad abonēšanas princips viņš ir ļoti labs un strādā visos atvērtajos tirgos. Klients tikai lieto produktu, un piedāvām atvērtajos tirgos klients var saņemt savus produktus arī bez maksas. Kā to var izdarīt? Cilvēki, kur jūs šodien uzaicinājāt, jums noteikti to var pastāstīt. Ja mēs ejam šo klientu ceļu, tas nozīmē, ka jā, mūsu ienākumi ir atkarīgi tiešā veidā no tā, cik mēs veicam dažādas pārdošanas. Šeit jūs redzat ļoti tādu konspektīvu,
Kopsavilkumu, ja mums ir 25 klienti, ja, tad mēnesī tie būs apmēram plus mīnus 200 eiro. Par 50 klientiem mēnesī tie varētu būt apmēram 350 eiro. Sasniedzot 100 klientu robežu, tātad vēlreiz atkārtošos 100 dažādu produktu abonementu. Tie nav 100 fiziski cilvēki. Ienākums varētu svārstīties no 1000 līdz 1300 mēnesī, plus vēl kompānija piešķir vienreizēju bonusu par to, ka jums ir 100 klientu, 10 000 eiro. Jā, viņi neizmaksā uzreiz, viņi izmaksā 25 maksājumos, katru mēnesi pa 400, katru mēnesi, kad jums ir šie 100 klienti. Šis modelis ļoti labs ir cilvēkiem, pie kuriem citi cilvēki jau nāk pēc kaut kādiem pakalpojumiem, pēc veselības pakalpojumiem, fizioterapeiti, masāžisti, skaistuma salona darbinieki un tā tālāk. Bet, ja mēs tomēr skatāmies uz nopietnāku biznesu un nopietnākiem ienākumiem, es piedāvātu izskatīt otro variantu, ka mēs strādājam pēc partneru programmas, tātad mēs veidojam savu pārdošanas komandu. Biznesa partneris tas ir cilvēks, kurš aktīvi strādā un pelna. Arī viņš var savus produktus saņemt bez maksas. Un jūsu biznesa partneris būs tas, kuru jūs aicināsiet strādāt kopā ar jums. Šis modelis atalgojumu piedāvā jau krietni savādāku, krietni lielāku, krietni interesantāku. Šeit jūs redzat cipariņus, cik var pelnīt eiro mēnesī. Un es pieliku apmēram arī termiņus, jo es bieži saņemu jautājumus, cik tad ilgā laikā var sasniegt, teiksim, Latvijas ļoti iekārojumu līmeni, diamond līmenis, kas nozīmē 4000 eiro mēnesī. Kā rāda pēdējās Latvijas aktivitātes gada laikā, tas ir mūsu valstī izdarāms. Crown 12,000 eiro, 1 līdz 3 gadi, var ātrāk, var lēnāk. Šeit nav nekāda noteikta termiņa, jo katrs iet savā tempā, tik ātri, tik daudz, cik viņš katrs vēlās. Latvijas augstākais tituls ir ambasadors. Stādieties priekšā, 24,000 eiro mēnesī var saņemt pilnīgi oficiāli un legāli mūsu valstī. Neieguldot 500,000 vai 1 000 000 startu kaut kādā ļoti lielā biznesā. Dzīvojam Latvijā un paskatīsimies, tad, ja mēs skatāmies tīri no mūsu lokālā piedāvājuma, kāpēc tad izvēlēties Zinzino, ja šāds darbības modelis liekas interesants. Ir tiešās tirdzniecības asociācija, un šeit ir oficiāli reģistrētās kompānijas. Tātad tas ir tikai 8 kompānijas no visām tiešās tirdzniecības kompānijām, kuras strādā Latvijā. Tikai 8 ir apņēmušās strādāt godīgi, pareizi, ievērojot visus tiešās tirdzniecības asociācijas ētiskos standartus. Latvijā strādā apmēram no 30 līdz 50 dažādām tiešās tirdzniecības kompānijām. Tikai 8 ir tādas, kuras ir gatavas parakstīties zem tā, ka mēs strādāsim godīgi, caurspīdīgi, tā kā tas ir paredzēts. Bet, ja mēs paskatāmies tātad tikai starp šīm 8, kā tad viņām veicās, ja mēs gribam pievienoties kaut kam, kas mūsu valstī jau ir. Un šeit es saliku kopsavilkumus, lai mēs redzam, sarkanās bultiņas rāda, kādas tās finanšu līknes ir. Vai viņas ir augošas, vai viņas ir dilstošas. Ja? Un mēs redzam, ka 2 lielākie pasaules līderi, Amway, Herbalife, kuru vērtība ir mērāma miljardos un peļņa ir miljardos, mēs redzam, ka jau kuro gadu ir apjomu kritumi. Bizness iet uz leju. Merīkei iet uz leju, Neolife kritums, Oriflame arī mēs redzam stabils apjomu samazinājums. Un šī ir Zinzino līkne. Mēs katru gadu augam. No nopelnītā Zinzino kompānija saviem biznesa partneriem par veiktajiem mārketinga pakalpojumiem komisijās izmaksā līdz 48%. Ja mēs skatāmies, kā tad mums ir pagājušajā gadā gājis no oficiāliem finanšu datiem,
Pagājušā gada ieņēmumi Zinzino ir pieauguši par 25%. Un šī gada pirmais ceturksnis vispār parādīja rekordus. Mēs esam auguši par 60% salīdzinot ar pagājušā gada pirmo ceturksni. Ja skatāmies uz kopējo bildi kopš dibināšanas brīža, kopš 2005. gada, mēs esam katru gadu parādījuši ar divciparu skaitli mērāmu pieaugumu. Šeit jūs redzat, dotā brīža, 2024. gadu, mēs nobeidzām ar 200 miljoniem eiro. Liekas, nu ko, trepīte jau ir tāda diezgan stāva, vai tad nav par vēlu uzsākt darbu kompānijā Zinzino? Jo liekas, ka jā, 2005. gadā mums bija šis starta posms, tad mēs ieskrējāmies. Mēs šo 20 gadu laikā esam izveidojuši ļoti stabilu, strukturētu produktu portfeli piedāvājumu mūsu klientiem. Mēs esam ieguvuši ļoti nopietnu, lielu zināšanu bāzi, kā ar to strādāt, kā šie produkti darbojās. Un mēs redzam, ka jā, pieaugums ir katru gadu lielāks, 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 vai nav par vēlu. Es gribētu šo pašu lielo trepīti parādīt lielākā, garākā laika posmā, ja mēs skatāmies uz nākotni, kas būs. Jo, kā jau es teicu, katru gadu divciparu skaitli mērāms pieaugums, un mēs šajā biznesā esam jau, man liekas, 11 gadus. Un katru gadu kompānijas vadība ir paziņojusi plānus uz nākamo gadu, un katru reizi tie likās ļoti lieli, ambiciozi, neizpildāmi. Un katru gadu tika radīti veidi un iespējas, lai šos plānus izpildītu. Tuvākais mērķis ir 1 miljons klientu līdz 2025. gada beigām. 1 miljons klientu 2025. gadā. 24. gadu mēs beidzām ar 500 tūkstošiem klientu. Ir tikai jūnijas, un, ja es pareizi atceros, kopējais Zinzino klientu daudzums uz šo mēnesi jau ir gandrīz 700 tūkstoši. No 500 tūkstošiem uz miljonu, tātad gada laikā mēs esam paredzējuši dubultot to, ko mēs esam izdarījuši pirmo 20 gadu laikā. Un visi rādītāji un parametri liecina par to, ka 1 miljonu klientu mēs sasniegsim pat ātrāk nekā šī gada beigās. Nākamais mērķis - paies 3 gadi, un Zinzino būs 2,5 miljonu klientu. Vēl pēc 7 gadiem tie būs jau 25 miljoni klientu 2035. gadā. Un pēc 15 gadiem, 2050. gadā, tie būs jau 100 miljonu klientu. Piekrītat, gada laikā dubultot to, kas tika izdarīts 20 gadu laikā, tas ir izaicinājums. Un kompānijas vadība ir parādījusi, ka to var izdarīt, un tas notiek, un mēs to izdarīsim. Un man nav pilnīgi nekādu šaubu par arī visiem pārējiem mērķiem, ka tas tiks pilnīgi noteikti piepildīts. Un tagad, ja mēs paskatāmies uz šo līkni, vai ir vērts pieslēgties tagad, tad mēs redzam, ka dotā brīdī 2025. gads, tas ir pats lielā pieauguma starta brīdis. Šeit ir zemais starts. Un tie, kas ienāks un darīs tagad, tiem arī būs ļoti, ļoti lieli rezultāti. Pēc 3 gadiem būs 2,5 miljoni. Pēc 10 gadiem kopumā būs 25 miljoni klientu. Jautājums, cik no viņiem būs jūsu klienti? Īstais brīdis viņš tiešām ir tagad. Un atceramies, biznesa modelis ir ļoti vienkāršs. Veicam testu, lietojam produktus, tiekamies ar cilvēkiem, dalāmies ar savu pieredzi, ar savu personīgo attieksmi, iegūstam produktu lietotājs vai jauns biznesa partners. Un nepieminēju iepriekš, izmantojot Zinzino piedāvāto ātrā starta programmu jaunajiem partneriem, kuri tikko uzsāk biznesu, ir iespēja jau pirmo 4 mēnešu laikā nopelnīt 2,5 eiro vai pat vairāk. Atceramies šo biznesa potenciālu un izvēlaties, kas no šīm karjeras kāpnēm jums liekas tas, kas varētu būt interesants.
Nav svarīgi jūsu pašreizējā nodarbošanās, izglītība, vecums, ir tikai svarīgi vēlme strādāt, izglītoties un uzticēties cilvēkam, kurš jūs uzaicināja. Nu ko, ir pagājusi gandrīz stunda. Ko tad darīt tālāk ar visu to, ko jūs tikko dzirdējāt? Izvērtējiet, pieņemiet lēmumu, sazinieties ar cilvēku, kurš jūs šodien uzaicināja, izvēlieties savu biznesa partneru starta komplektu, reģistrējieties un sākiet darboties. Veidojiet savu nākotni tādu, kādu jūs to vēlaties. Un negaidiet īsto brīdi, kad, jā, tas ir viss labi, interesanti, es kaut kad to darīšu. Īstā brīža nav. Īstais brīdis ir tikai tagad. Mēs varam atlikt ļoti daudzas lietas uz vēlāk, vēlāk, bet mēs redzējām, zemais starts kompānijai ir 2025. gads. Skatoties uz kompānijas līdzinējo izaugsmu un uz to, kas būs nākotnē, es gribēju teikt, tā ir unikāla iespēja pievienoties šādam liela mēroga starptautiskam biznesam. Tā ir iespēja, kas principā cilvēkam iespējams tiek dota vienu reizi mūžā. Nepalaidiet viņu garām. Ja jūs pieņemat lēmumu, tad būsiet gaidīti Zino Latvijas komandā. Paldies! Ja ir jautājumi, lūdzu, kopīgiem spēkiem varam atbildēt.